Ja jūs esat vientuļš skorpions, tad iespējams, ka liktenis jums nesīs kaut kādu iespēju satikt savu otro pusīti aprīlī. Izmantojiet, atkal dūži ir par iespējas izmantošanu. Kaut kādi, atkal, ja jūs esat vientuļš skorpions, tad vēl jau vairāk ir iespēja, ka tas bruņinieks atjās aprīlī baltā zirgā. Un tie, kas ir pārī, kaut kāda kustība sāks notikt attiecību sfērā. Varbūt būs jaunas vēsmas, gribēsies izmēģināt kaut ko jaunu, atsvaidzināt attiecības ar kaut kādu jaunu ideju, izbraucienu, pasākumu. Un aprīļa beigas. Šī mums ir emocionālā kārta. Ienāks tāda emocionālā nots jūsu attiecībās, ja varbūt vairāk bija tādas aktivitātes un pārdomas un sarunas vai strīdi kaut kādi, tad uz aprīļa beigām noteikti viss nokārtosies un būs jauka, mierīga, emocionāli sirsnīgs fons jums attiecību sfērā. Uz zelta zivtiņu varbūt jāievēlās vēlēšanās saistībā ar attiecībām un pavasara saulīte to piepildīs. Lai jums jauks pavasaris, skorpioni, baudam saulīti un baudam dzīvi!